Pagaidām viņi iet nekāds beigās bedršanas pūrs nav. Vienīgais tas, ka viņi kārtējo reizi beigā ātrā. Teiksim, mūsu mašīnai tas ir pa slikti, jo gala ātrums nav nekāds mums. Pārsteidzoši labi. Teiksim, pēc tik liels pauzes, ko nebija braucis, sākums bija ļoti lēns, bet pamazām iebraucos un ļoti apmierināts ar sevi. Ļoti labi gāja jau 3. vieta. Paši vēl īstenībā nezinām, ka neesam redzējuši tos laikus kopvērtējumā. Bet tā runāju, ka labi. Brīžiem ceļi gan bija pazuduši pēdējos dopos, un pats pēdējais vispār nesaprata īsti sākām, un tik ātri beidzām, ka nebija pat īsti, kur ieskrieties. Bet 10. ātruma posmā braucām, un tur bija grāvas jau gandrīz līdzenumā ar visu ceļu, jau izbrauc līdz briesmīgi. Bet kopumā diezgan forši. Bijām ātri, pārsteidzoši ātri, un lielu brīnumu pašai mums radīja Blūms, tāpēc, ka viņš reāli iejaucās tur, kur nebija paredzēta cīņa. Es domāju, ka brauksim, skriesim ar Brenci un ar Bruņinieku, bet Bruņinieks izstājās jau pirmajā ātruma posmā, un ar Brenci mēs tur viens otru dzenājām. Principā jau diezgan līdzīgi braucām.